Pirms 11 gadiem tieši 7. finālspēlē kurzemnieki pārtrauca broču hegemoniju Latvijas basketbolā. Tajos kadros pavīd tikko redzētie tēli – Krauliņš, Lembergs un arī pa kādam Valteram. Tieši tik līdzjutēji spēja ietilpināt Ventspils Olimpiskais centrs. Un liela daļa no tiem varēja gavilēt jau pirmajā minūtē, kad viesu piespēli pārtvēra Aigars Vītols un daudz nedomājot triec bumbu grozā no augšas. Mājinieki bija ļoti kaujinieciskā omā. Kristaps Purnis meta garām, bet pirmais savāc atklāt šo bumbu un tūlīt arī sekoja Darnela Hoskins tālšāviens. Broči neapjuka, un ar Sandu Valteru rokām tiem rezultātu izdevās līdzsvarot un pat izvirzīties vadībā. Un tomēr nākamajās minūtēs Vītola meistarstiķi gandrīz precīzi atkārto Purnis. Nervnējs tur 6. spēles varonim Demetrijusam Pauzam un viesi saņem pirmo nopietno triecienu. Ar vēl vienu Vītola tālraidījumu sākās otrā ceturtdaļa. Taču tālāk mājinieku ofensīvu nobremzēja Raimonds Vaikuls un Sandis Valters. Apmēram 10 punktu pārsvaru Ventspils spēja saglabāt visu 2. un 3. spēles ceturtdaļu. Ilgāku laiku neveicās abām komandām, taču atšķirībā no citām sērijas spēlēm, kad uzvarētājs izšķīrās tikai pēdējās sekundēs. Šoreiz kulminācijas punkts bija pēdējās ceturtdaļas sākums. Vispirms Juram Braško tālmetiens rezultātu starpību samazināja līdz 5 punktiem, taču tad svaru kausi pārliecinoši nosvērās mājinieku pusē. Pieklo piezīmi uzbrukumā pret Hoskins saņēma Kristaps Valters, bet turpmākajās 5 minūtēs 13 punktus pa 2 guva Jānis Laksa un Kristaps Purnis. Nelielu cerību stariņu vēl iededz Igora Miglnieka tālmetiens, taču tam tūlīt pat sekoja Purņa atbilde, un broču hegemonijai Latvijas basketbola jaunāko laiku vēsturē nenovēršami bija pienācis gals. Vēl pēdējās formalitātes laukumā un beidzot par Latvijas čempioniem basketbolā ir kļuvuši Ventspils basketbolisti.